Parādīšu jums savu pirmo vāģi Amerikā. Gandrīz 2 desmitgades Ford Crown Victoria bija neapstrīdams Ziemeļamerikas tiesību sargājošo iestāžu simbols. Savā popularitātes virsotnē 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā šis modelis veidoja aptuveni 70 līdz 85% no visiem policijas transporta līdzekļu pārdošanas apjomiem ASV un Kanādā. Crown Victoria nebija tikai vietējo patruļu auto. Tas bija galvenais transporta līdzeklis arī federālajiem dienestiem, kā piemēram ASV slepenais dienests, federālais izmeklēšanas dienests, ASV muitas un robežsardzes dienests un citi. Crown Victoria Police Interceptor popularitāte izlauzās pat no Amerikas kontinenta, kad savulaik dažus no šiem dienesta auto iegādājās Krievijas, Kuveitas, Saūdi Arābijas, Apvienoto Arābu Emirātu un pat Francijas likumu uzraugošās iestādes. Ja jūs kaut vienā amerikāņu filmā redzējāt policijas auto pakaļdzīšanos, dzeltenu taksometru Ņujorkas sastrēgumā vai melnu valdības limuzīnu, 9 gadījumos no 10 tas bija tieši šis auto. Kad mēs atbraucām ar ģimeni uz ASV, principā viena no pamatvajadzībām ir savs auto. Naudas man pārāk daudz nebija, tāpēc es skatījos uz lētā gala mašīnām. Pārsvarā tās bija Japāņu ražojumi, kaut kādas Toyotas, varbūt kāda Honda, Nissans vai kaut kas tam līdzīgs. Doma bija, lai tā mašīna vismaz kādu brīdi iet uz priekšu un nesagādā pārāk daudz problēmu. Ambīcijas tajā brīdī netika ņemtas vērā. Beigās kaut kā nejauši sanāca nopirkt amerikāņu mašīnu, uz kuru es ne tikai neskatījos, es nemaz īsti nezināju, kas tā tāda ir. 1938. gadā Ford Motor Company dibināja jaunu automarkas zīmolu Mercury, un doma bija aizpildīt nišu starp Ford un Lincoln, kuri attiecīgi bija tautas klases, auto un luksusa segments. Dekādes vēlāk taisni šāds iedalījums bija Ford Crown Victoria, Mercury Grand Marquis un Lincoln Town Car, kas tiek sauktas par pantērām, kur pirmais bija paredzēts vairāk dienesta vajadzībām, otrais vidusslānim un Lincoln vairāk kā luksusas auto. Tehniski tie ir identiski ar minimālām atšķirībām. Vizuāli katrs ar savām niansēm, taču pantēras siluetu nevar sajaukt ar neko citu. Liels zems amerikāņu sedans ar milzīgām pārkarēm. Virsbūve sēž uz rāmja, atkarīgais tilts aizmugurē, novecojuši risinājumi, kurus mūsdienās neizmanto, vismaz ne sedanu konstrukcijā. Starp citu, vidējais jauna Grand Marquis pircējs bija vecumā virs 70 gadiem. Tas noteikti ir saistīts ar senioru sentimentu par tipisku amerikāņu sedanu no 50., 60. un 70. gadiem. Jūs jau ziniet, ka nekas nav pastāvīgāks par pagaidu variantu, tāpēc šis auto 4 gadus vēlāk joprojām ir manā īpašumā. Šobrīd gan vairāk kā rezerves mašīna, primāro uzdevumu pilda mums tā baltā mašīna Mercedes, bet tas nav tik interesants. Bet šo auto es nolēmu uztaisīt video apskatu, tāpēc, ka viņš tāds interesants. Tādus jūs daudz neesat redzējuši. Parādīšu. Durvis tā kā šķūnītim čīkst. Šobrīd jau auto ir diezgan nolietojies. Ir visādi vizuāli defekti. Zem motora pārsaga ir Forda pazīstamais 4,6 litru V8 motors. Šo motoru lika dažādos modeļos, gan Forda, gan Lincolna, kā Explorer, kā Crown Victoria, F-150, Fords, pat Mustangs GT. Jauda ir pēc labākajām amerikāņu tradīcijām apmēram 50 zirgi no 1 litra. Man liekas, kaut kādi 230 varbūt zirgi tur ir, kaut kas tam līdzīgs. Redziet, te Amerikā ir tā, ka ja tev nav daudz naudas, tu brauc ar vecu V8, bet ja tev Latvijā nav daudz naudas, tu droši vien brauc ar 1.9 TDI kaut kādu pasātiņu. Runājot par Floridas laikapstākļiem, šobrīd ir augstākā diena vispār gadu griezumā un tā, džempers jaka kaut kāda ir jāuzvelk, tiešām ir augsts.
naktī mīnus kaut kādi 5, laikam bija kaut kas tāds. Līdz ar to ziemas te nav, ziemas riepu te nav, ziemas apstākļu īstu tādu nav. Tas nozīmē, uz ceļiem nekaisa sāli un mašīnas saglabājas ilgāk vesela, bet ir problēma. To, ko sals nesabojā no apakšas, to sauli sabojā no augšas, un lielākais ienaidnieks ir tieši tas tropiskais karstums, un šeit ir redzamas pēdas, ir sadagusi laka, un tad sabojājas krāsa. Tas ir pirmais, kas notiek. Visām mašīnām sadag laka tieši no tā saules karstuma. Starp citu nav tā, ka nemaz nav sāls. Sāļš gaiss nāk no okeāna, līdz ar to var redzēt, kaut kur arī parādās pa kādai rūsiņai. Tā ka nav pilnīgi imunitāte pret rūsu. Protams, ka to nevar salīdzināt ar to rūsēšanu, kas ir tajos štatos, kur kaisa sāli uz ceļiem. Ne tikai krāsu sabojā saule, nākamais, kas ir salons, saplaisā panelis. Ir redzēts arī, ka izkūst visādas plastmasas detaļas, visādas soft touch. Dažreiz pat diezgan glaunām mašīnām kaut kādas podziņas izkūst. Šo te stikliņu es esmu redzējis, ka viņš ir pilnīgi tā kā izplūdis viss, un tas attēls tur knapi redzams ir. Kaut kādas gumijotas detaļas mašīnām, kam ir gumijas stūri, arī ir redzēts, ka pilnīgi visas ir sakusušas, tādas lipīgas un tam līdzīgi. Viena metode, kā pasargāt vismaz salonu, ir uzlikt priekšējiem logam priekšā šādu te gaismu atstarojošu pārklājumu, notonēt logus. Krāsu varbūt var izglābt, ievaskojot vai ar kaut kādu keramiku pārklājot. Es īsti nezinu, droši vien ir līdzekļi, kas to pasargā. Ja tu aizbrauc uz darbu, mašīna visdrīzāk stāvēs zem klējas debesis. Visu dienu tā kā cepeškrāsnī viņa saule karsēs ar saviem stariem, un tur arī tā krāsa sabojāsies. Bet ziniet, kā ir dienvidnieki, viņi īpaši neuztraucās par tādiem sīkumiem. Katra otrā mašīna ir ar šīm te sadagušajiem plankumiem, kur tā laka ir izdegusi un krāsa sabojājusies. Un neviens tā baigi īsti nepārdzīvo. Sevišķi jau tie, kas nāk no tiem dienvidiem, no tām dienvidu valstīm. Aizbrauciet uz Itāliju, paskatieties, viņiem arī visas mašīnas pilnīgi sabuktētas, viņi pa vizuālo baigi nepārdzīvo. Es pat tās lakas izdegumus saucu par tādām kā Floridas dzimumzīmītēm. Tas ir vienkārši tik raksturīgi šajā apvidū. Tagad es jums pastāstīšu šīs mašīnas ekstru, kas nav droši vien nevienai no jūsu mašīnām. Tātad šeit ir elkuņbalsts, kur atpūtināt roku, kad tu brauc, bet ar vienu rokas kustību. Šeit izrādās ir trešā sēdvieta, kur var pat piesprādzēties cilvēks un legāli braukt. Bet tas nav tam domāts. Tas ir domāts tā. Tu aizbrauc ar dāmu uz randiņu, tu aizbrauc, paņem maķīti par kredītkarti, aizbrauc līdz Daytona Beach, pēdējo 20 atdod, lai uzbrauktu uz pludmales. Uzbrauc ar mašīnu uz baltām smiltiņām, piebrauc pie paša okeāna. Vējiņš pūš, viļņi, šalts, ēdat maķīti, viena rokas kustība. Jūs jau sēžat divānā, roka iet apkārt, cēlīši jau saskarās, un jūs jau bučojaties pēc 5 minūtēm. Kamēr tu ar savu bembi empako to glauno spolē, gāzē, tai meitenei nepatīk, viņai jau nelabi paliek, viņa tev pēc 15 minūtēm prasa izlaid man pie paģīša, un viņi iet augšā bez tevis. Tikmēr fāters jums rāda piemēru, kā tas viss jādara, ja? Puikas, tā kā mācieties. Kāpēc man vieglāk runāt pašam ar sevi? Kāpēc ir vieglāk klusēt nekā lietas kārtīgi? Kāpēc es sevi pārbaudu ar senu lieku? Lūdzu, liec man svēt mieru, jā. Es atstāju nezālu savu. Es atstāju cilvēkus, lai sajust augstu. Es pārstāju tevi savu par savu draugu. Jo pietiek ar nezālēm, kas manā dārzā aug. Es vēlētos katreiz visu to, ko redz, es atklāt. Neskaitāms ielas, par kurām jādomā. Kur ir tāda smieklīga spuldzīte, kad tu atver motoru pārsegu, kas iedegās. Principā šī mašīna ir tāda, ko tu vari sataisīt ceļmalā ar āmuru un skrūvgriezni. Bet dažreiz arī skrūvgrieznis nav obligāts. Vēl viena lieta, ko jūs nebūsiet redzējuši šādiem vāģiem, ir tas, ka viņam virsbūve stāv uz rāmja. Nezinu, vai sanāks kaut ko iefilmēt, pagriezīšu otrādā. Virsbūve stāv uz rāmja tā kā kārtīgam Land Cruiseram un Nissan Patrolam. Tāda sedana praktiski nekad Eiropā nenāk uz rāmja.
Ieskrējiens no 0 līdz 100. Pirmajā ātrumā gandrīz iet 80. Nobraukt 65,000 kilometru laikā mašīna servisā ir bijusi vienu reizi. Ir bijuši arī citi remonti, protams, vienkārši es tos esmu veicis pats. Tātad 4 gadu laikā ir nomainīti amortizatori un atspēres. Beigts konkrēti bija viens amortizators, es nomainīju visus. Uzliku arī zemākas atspēres ar domu, ka varbūt tā mašīna kļūs stingrāka un stabilāka, bet gaitas īpašības nav mainījušās pilnīgi necik. Reduktoru blīvslēgs sāka tecēt tur, kur kardāns skrūvējas klāt. Tas bija vienīgais remonts, kas ir veikts servisā. Motoram rullītis sāka trokšņot, tas maksāja kaut kādu $15 un nomainīt viņu aizņēma 60 sekundes apmēram. Pa kādam loga pacēlājam ir nomainīts, varbūt vēl kaut kāda sīkuma, ko neatceros. Viens no nopietnākajiem darbiņiem bija nomainīt aizmugurē pusasis, bija beigti gultņi un bija sēduši puses, tā kā tas ir atkarīgais tilts, tad puses visā garumā iet iekšā tiltā, galos ir gultņi, un tie ārējie gultņi bija sagrauzuši puses, izveidojušās rievas, tāpēc nomainīju abas puses ar gultņiem. Vienam sānam komplekts ar pusesi, gultni, blīvslēgu, un man liekas, ka pat riteņu uzgriežņi nāca jauni līdzi. Maksāja varbūt kaut kādi $115–120, tā kā nav diezko dārgi. Detaļas kopumā ļoti lētas. Bet viss nav tik skaisti. Iet uz beigām kārba. Man liekas, ka konkrēti hidrotransformators ir savas dzīves izskaņā. Problēma ir ar pečku un tās motoriņiem. Dažreiz nepārslēdzās tās klapes. Un problēma ir ar aizturi kondicionieru darbībā. Vasarā citreiz jāpabrauc kaut kādas 10 minūtes, un tad tas pēkšņi sāk strādāt. Neesmu iedziļinājies, kāpēc tas tā ir. Pilnai laimēji varētu nomainīt arī bremžu diskus, un man liekas, arī kāds ritenis ir jāizvalcē. Ka jaunais gultnis iekšā ir, jau tur ielēja bišķiņa eļļu. Blīvslēgu iesitu iekšā. Pirmo blīvslēgu, protams, kas sačakarēja, klapēja tik ilgi, kamēr viņš tāds un izlēc atspēr ārā. Pārcentos,ārcakot, ļoti prātīgi te jāsit tas blīvslēgs iekšā. Tagad maukšu iekšā pusasi. Nebūs tālu no patiesības, ja teikšu, ka nav tāda instrumenta Harbor Freight, kas būtu dārgāks par vienu darbstundu servisā. Ja ir gribēšana un iespējas, noteikti labāk ir skrūvēt pašam. Ja nē, labāk skatīties uz kādu pasvaigu Japāni, varbūt pat ar garantiju. Servisa cena ir aptuveni no $120 līdz $150 stundā. Visos servisos vienmēr strādā ļoti talantīgs tāmētājs, jo izrakstot rēķinu, iztēlē nav robežu. Ja neskaitam visādus shop supplies un kaut kādas maksas garantijas, ir redzēta arī īpašā Eurospec savirze manam Mersim. Diez, ko tas nozīmē, viņam kaut kā citādāk skrūvis jāgroza. Tās vienkārši ir viltības, kā nokāst no klienta pēc iespējas vairāk. Ir arī pozitīvi gadījumi. Neilgi pēc riepu maiņas Mersim izbeidzās viens spiediena sensors. Man kā reiz mētājās 4 sensori no diskiem, ko nopirku. Bet nebija zināms, vai tie vispār ir labi. Vietējā riepu garāža noskanēja sensoru, apstiprināja, ka darbojas, samainīja un nepaņēma no manis neko, jo biju nesen pie viņiem bijis mainīt riepas. Pāriešu tagad no remontu cenām uz mašīnu cenām, jo tās divas lietas ir nedaudz saistītas. Pašas lētākās kategorijas mašīnas, tādas zemākās cenas, piemēram tā kā šī veca jau tāda. Ar nosacījumu, ka tās ir labā stāvoklī, noteikti būs dārgākas kā Latvijā. Man liekas, ka Latvijā var nopirkt pa kādiem €2000 normālu mašīnu. Protams, atkal varam pastrīdēties kādi, kuram kritēriji, kuram skaitās normāla mašīna, bet tāda ar tehnisku apskati, ka viss darbojās, viss savās vietās un vēl kādu laiku tā mašīna brauks, var nopirkt pa kādiem €2000. Šeit par tādu pašu summu var nopirkt mašīnu, ar kuru pa taisno jābrauc uz servisu. Un iespējams, pa ceļam gala mērķis tiek nomainīts uz lūžņu pieņemšanas punktu. Bet tā, ja skatāmies dārgākas mašīnas, tā 10, 20, 30 tūkstoši dolāru, tad šīs cenas samainās vietām ar Latviju, un šeit tās tomēr ir lētākas. Un sakarība varētu būt ar dārgiem remontiem. Piemēram, vācu mašīnas šeit saukā over-engineered, tā kā pārāk sarežģītas, un tur ir
daudz kas, kam saplīst. Un ja jebkurš servis apmeklējums uzreiz ir vairāki simti un ātri vien tie var būt arī vairāki tūkstoši, tad cilvēki neraujas pirkt tādas mašīnas. Loģiski, ka tiem otrreizējā tirgu ātrāk krīt vērtība. Meklētājai ierakstīja BMW X5, paskatāmies, kas te ir. Kur MPK 28500 jaunais X ar 100 000 km nobraukumu. Tāds zolīts. Ko tur var saprast pēc bildēm? Neveiksmīgas. Tie ir F15 pa $10,000, bet bez MPKs. Tāds nekāds. Te ir mums skaists MPK balts, jaunais X. Aplīmēts izskatās. 27,500. Zolīda mašīna, manuprāt. Bet tā, ja skatāmies, kur F15 MPK 13,900. Protams, ka visi ir benzīnieki. Pārsvarā ir benzīnieki. Melns salons. Konča, puķīte, 115 000 jūdzes, nedaudz zem 200 000 kilometriem. Kurš dārgāks, kurš lētāks, tas cenas varijē, protams. Dīzeļa praktiski nav, viens te kur ir pat 21 000. Kaut kāds ķūnētais. Reiz gadā īpašnieka dzimšanas dienā mašīnai beidzas reģistrācija un tā ir jāatjauno. Un notiek tas tā, ka ir jāuzlīmē šādi te uzlīme, stūrītī numurzīmei. Man ir dzimšanas diena jūnijā, tā kā vasarā beigsies un būs abām mašīnām jāatjauno. Reģistrācija atjaunot maksā atkarībā no pašmasas mašīnai, bet vieglajai mašīnai lielākajā likme, kas ir $32,50. Neatkarīgi no tā, cik liels mašīnai ir motors, cik daudz kilovatu, cik daudz CO2 izmešu. Lielākais, kas ir jāmaksā, ir $32,50. Tā kā rekur redzat 6,2 litrīga eskalāde. Viņa, es nezinu, tas ir Floridas numurs vai kaut kāds cits štats izskatās. Ja tas būtu Floridā reģistrēts eskalēdi, ikgadējā reģistrācija maksā $32 plus vēl kaut kādi fee. Un beigās tur kaut kādi $40–45 laikam gadā ir jāsamaksā un viss, vairāk nekas. Liekas ļoti vilinoši, ka nav nekāda ceļa nodokļa, bet īstenībā nav viss tik skaisti. Tā ir viena lieta, ko amerikāņi nesaprot. Ja valdība viņiem neatņem naudu, tad tā būs korporācija, kas atņems viņiem naudu. Tāpēc pat ja nodokļi nekāda nav, vai arī super minimāli tā maksa ir reģistrācijas ikgadējā, apdrošināšana ir ļoti dārga Floridā, līdz ar to starpību kāds cits apēd. Šajā gadījumā korporācija, nevis valdība, teiksim. Abām mašīnām man maksā apdrošināšana $600 uz pusgadu. Tātad rupi sakot $100 mēnesī, ja $50 vienai mašīnai. Es te uz lapiņas pierakstīju, piemēram, tāds Mercedes kā manai sievai, 3,5 litru benzīns, tātad virs 3 litriem, tātad aiziet tur tā aprēķināšana pēc kilovatiem, pēc tilpuma, pēc kubikcentimetriem, viss tas uzreiz Latvijā būtu baigi dārgi. Bet Latvijā tādam Mersim ikgadējā auto eksploatācijas nodeva ir €357. Bet apdrošināšana odds tādam Mersim būtu cik? €5 mēnesī, €10 mēnesī, tātad 5 līdz 10 reizes lētāk kā šeit. Tur tā starpība arī veidojas. Rekur eskalēdam 6,2 litrīgam Latvijā ikgadējā nodeva būtu €762. Un šeit būtu it kā 40, ja, $30–40. Bet tādam eskalēdam apdrošināšana šeit būs arī daudz dārgāka. Līdz ar to starpību kāds cits apēd. To nabaga pilsonīti jau kāds aptīra jebkurā gadījumā vienkārši. Tā kā cik garš, tik plats. Gribēju parunāt par numurzīmēm. Latvijā izvēles numurs maksā sākot ar €150 līdz €1200. Un tā viena lieta, ko tu noteikti nevari darīt, samaksājot par izvēles numuru, ir izvēlēties numuru, jo to dara kāds cits tavā vietā.
to numuru izvēlās CSDD darbinieks. Un tad tur atšķirās 150 eiro ir pa kaut kādu pavisam vienkāršo, kas CSDD darbinieka prāt ir izvēles numurs. Un tad 1200 ir tur jau vienciparnieks laikam sanāk vai kaut kādiem vienādiem cipariem, tur 3333 vai kaut kas tāds. Pa vidu vēl ir laikam 500 eiro versija kaut kāda arī tur. Divciparnieks laikam vai kaut kas tāds. Un individuālais numurs maksā, kur cilvēks var izvēlēties kādu simbolu likt tajā numurā, tas maksā 3700 eiro. Tajā pašā laikā Floridā tas maksā daži $10, bet arī ir daži triki. Katru gadu ir jāmaksā kaut kāda tā komisija par šī numuru uzturēšanu, pat ja tu vienreiz jau tādu nopirki, katru gadu atjaunojot reģistrāciju, ja ir personalizētā numurzīme, tur kaut kādi daži dolāri nāk klāt. Bet, protams, ka tie nav 3700 eiro, tur jābūt droši vien 100 gadus jābrauc ar to mašīnu, lai samaksātu to summu visu gadu laikā. Un Latvijā es īstenībā apčakarēju sistēmu, es apčakarēju CSDD, viņiem pašiem to nezinot. Es dabūju individuālo numurzīmi par izvēles numuru cenu. Kādreiz, kad gāja pēc alfabēta simboli, tad atnāca man uzvārda pirmie 2 burti. Pārējos es saliku ciparus, kas līdzīgi burtiem ir, un tā es dabūju numuru keišs. Ja lasa ciparus kā burtus, tad var izlasīt manu uzvārdu. Viņš tur tā kā paslēpts ir. Keišs un keiša, tātad KE155 un KE154. Un tad, kad es atbraucu uz štatiem, šeit reģistrēju mašīnu, domāju, jāņem izvēles numurs, te tak ir pāris dolāru un lietas, kādu tu numuru gribi, kaut kas jāieliek, un neko labāk nevarēju izdomāt. Un uzliku tādas pašas numurus kā Latvijā, sev KE155 un sievas mašīnai KE154. Vēl viena lieta, Floridā nav vispār nekādas tehniskās apskates. Kādreiz bija atgāzu kontroli, vienreiz gadā jāiet, kaut kas tāds, to arī atcēla. Vairāk nav pilnīgi nekas, kas kontrolētu mašīnu tehnisko stāvokli uz ceļa. Izņēmums policists var apturēt, ja nedeg kāda lampiņa vai kaut kas tur, nezinu, krīt nost mašīnai, bumpers, tur varbūt viens stūris velkās pa zemi, tad droši vien policists apturēs un uzrakstīs soda kvīti. Bet tā, bremžu iekārta, balstiekārta kādā stāvoklī ir, to neviens neskatās, tas nevienam neinteresē. Un līdz ar to arī diezgan populāri ir pārbūvēt mašīnas, ļoti daudz visādus motora swapus var redzēt. Ja ir tāds riktīgs autoentuziasts un grib ielikt kaut kādā E36, tur LS motoru, tur, nezinu, Chevrolet kaut kādu 6-litrīgo V8, droši. Liec iekšā, brauc ar to mašīnu katru dienu uz darbu, pilnīgi nevienam neinteresē, kas tur tai mašīnai pa motoru, kā viņi ir pārbūvēti, kādā stāvoklī viņi ir. Šajā benzīna tankā 22. janvārī maksā benzīns visparastākais $2.93 centi par 1 galonu. Bākā ieiet kaut kādi, varbūt 15, nebija līdz galam tukša, nezinu īsti, cik tur ieies. Gandrīz uzdienēja 14,5 galoni, $42.62 centi pilna bāka benzīna. Ko tu dari? Šodien maza bloga diena, braucam svētdienas izbraucienā ar ģimeni. Tur ir drag race taisne, netālu no Orlando. Tur ir arī kaut kāds ovāls, kur drifta sacensības notiek un tam līdzīgi pasākumi. Bet šodien ir kaut kāda atvērtā durvju diena. Tai drag race taisnei Sunday Funday, man liekas, saucas, ka tā kā treniņa diena, jebkurš, kuram ir vēlēšanās, var braukt ar savu mašīnu. Cerams, ka būs interesants mašīnas arī, nevis tur kaut kāda standarta Mustangi vai kaut kas tāds, bet cerams, ka būs vismaz viena mašīna, kas ņem startu ar priekšējiem riteņiem gaisā. Pastīsimies, kas tur ir. Varbūt, ka šitas brauc uz drag race. McLarens. Jāskatās uz ceļu, es nevaru vienlaicīgi filmēt.
Varam tikt pāri, laikam varam, ne? Jā, bet jāmet rīķī, Te nedrīkst riņķi. Parādība Amerikā Alfa Romeo, bet dažas ir Giulia, smuka. Vai tā kā runā kaut kāds sportiskais variants. Q2. Smuka mašīna. Thank you for choosing Duncan. How can I help you? It's a pickup order for Annie. Oh, you can go ahead and board. Okay. Bees? Okay. Esam atbraukuši. Apkārt liels troksnis. Ir daudz mašīnu, interesants mašīnas. Tur bija kaut kur Mustangs ar izpletni. Tad es redzēju BMW M2 arī ar milzīgiem baloniem, slikiem, riktīgākajiem drag race. Tad tur ir tāds monstrs. Mašīna daudz, tas nav gluži tā, ka te kaut kāda standarta ielas mašīnas kaut ko vienkārši māžojās. Diezgan nopietni, visi ar piekabēm ir atveduši savus reāli drag race'am paredzētās mašīnas, tādas riktīgos. Tagad iesim skatīties uz taisni, kur tur skatītājiem kādas tribīnas vai kas, kur arī kaut kāds vecs pickups ar drag race slikiem. Mums ir Mustangs un mums ir pirmās sērijas BMW, abi tikko uzsildīja riepas. Mustangs izskatās nopietns. Vai tik tas nav tās ar to izpletni, tas ir tās ar izpletni. Laiku nerāda. Bet tas bēmbis nenormāli labi gāja. Mustangam priekš pacēlās gaisā, bet bēmbis turēja līdzi, man liekas, tuvāk finišam viņš pat ķēra rokā to Mustangu. Vēl kaut kas pick-up trucks, Chevrolet vai Forda. O, labs. Labs. Es tik nezinu, kāpēc laiku nerāda. Nē, labi. Ej, tu nost. Ej, tu nost. O, nitros. Kas viņam tur nāk pa tvaikiem ārā? Labs. Tā beidzot laiku rāda. Kaut kas piekliboja, lēna 13 un 12 sekundēs. Bet viņi neņēma ne startu agresīvi, ne arī kaut ko tur saslēgties varēja, nezinu, diezgan lēna viņiem sanāca, bet te mēs liekam uz es nezinu, man liekas, Camaro paņems, viņš tāds draudīgāks, tas Mustangs izskatās tāds standarta. O, labs, labs. Es kļūdījos, Mustangs vienkārši aizgāja 10,5 sekundēs nobrauc. Miniviens arī brauks. Ja nav ķiveres jāvelk, tad es varu mērs arī izbraukt vienreizi. Man liekas, ka tur prasība ir ķivere un bērns nevarēs ņemt mašīnā. Es lieku uz to, kas ir tas vecais, bet tas Camaro arī nobrauca, man liekas, ļoti labi.
Man liekas, ka viņš 10 sekundēs arī brauc uz Camaro. Labs, vecais. 10,5. 12, Camaro 12 tomēr nobrauc. Tu nost. Šis ar izplētni. Bet nu tas ar rūts nenormāli, tā Honda vienkārši nenormāli, bet es tāpat lieku uz Mustang. Aiziet. $8,8 Mustangam. Hondai 10,6. Ej, tu nost! Mazā Toyota Starlet vai kaut kas tāds ar aizmugurs piedziņu un vecs Camaro. Divi Civiki. Vienam tur zilīts nāk bišķiņ. Deviņās! Are you kidding me? 9 sekundēs tas Civics nobrauc, kam zilīts nāca. Mocīši. Oho. M4 kompetīcija. Volvo pat brauks. T5 kaut kāds. Tad mums ir Chargers. 6,4 litrīgais. Mustangs vecais kaut kāds. Tur ir kaut kāds Dodge Dart vecs. Es nezināju, ka tāda arī ir. Īsti nezinu, kas tas baltais ir. Corvette skaista. C6. Ļoti skaista. LS7. Ļoti labi izskatās, vienkārši puška. Jā, šis brauc ātri. Šis brauks ātri. Es nezinu, kas tas vispār ir. Mustangs vai? Normāli, ne? Normāls motors pieskrūvēts turbīnai, ne? Chargers. Hellcats. Camaro. Kompresors, vai kas tas ir? Jā. Bele. Skaist, ar slikiem, riktīgākajiem. Mans viens no favorītiem ir šī te melnā skaistule. Standarta izskatā Corvette bez kompresora, bez turbīnām, bez nekā. Iespējams motors ir sabūvēts, es nezinu, bet runā, ka C6 Corvette ir vispār pat labākā paudze. ZL6, nu jā, tā laikam ir jaudīgākā vai viena no jaudīgākajām, bet baigais skaistuls. Un ir šāds te monstrs. Sarūsējušām durvīm. 4,54 kubikiņšis, laikam. Labs. Čalies no Mārupes ar skuterī, tad brauc ar
skolnieks. Mustangs vispār pat nav GT, bet 2.3 turbo pret parastu Volvo. Friendly fire, kā saka. Es domāju, Mustangs paņems stabili. Tāds aizdomas. Launch controls. What? Volvo tiek līdzi riktīgi labi. Volvo ļoti labi tiek līdzi. 13 un 14. Jā, Volvo zaudēja, bet arī labi gāja. Ilgi gaidītais M4 kompetīcija. Pastīsimies. Izskatās standarta, nerūtas skaļi, nekas nav. Šeit nav sabūvēts pret Hellcatu, ne, bet pret to 6,4 litrīgo, laikam, vai Hellcats tas ir? Nē, man liekas, ka vienkārši 6,4 litrīgais Chargerīts. Es domāju, ka BMW stabili paņems. Bez jautājumiem. 3 litrīgs BMW pret 6,4 litrīgu Chargeri. Aizgāja. Stabili. 13 un... wow! 11,29 BMW nobrauc. BMW ļoti labi nobrauc. Man liekas standarta BMW kompetīcija. Mana mīļākā mašīna, tā Corvette, skaistā pret šo te sarūsējušajām durvīm. Šim jau priekšceļās gaisā. Ai. Kaut kā abi nolahoja startu. Pie tam Chevy, tam vecajam kaut kas tur neiet. 11,16 sekundēs Corvette nobrauc. Not bad. Vai tik ar to Mustangu neatbrauc kaut trakiem meksikāņi. Tie mesti uz šajām lietām reāli. Skaties, kā Mustangs aiziet. Spolē uz ietas. Chargers vinē, bet Mustangs nomudīja startu brutāli. TRX Rams pret Civicu. Divas galējības. Ej, tu nost. Civics vinē, laikam. Mums ir rozā Supra ar meiteni pie stūres un slikiem. Un vēl mums ir M3 Competition. Bērniem ātri apnika drag race. Atbraucām uz spēļu laukumiņu. Ļoti iesila diena. Ļoti karsts palika pēkšņi. Bērni sarkanām sejām skraida. Nepaguruši. Šobrīd esmu atbraucis ciemos pie vēl viena latvieša. Viņš man izlīdz ar padomiem, tieši truck drivingā ļoti pieredzējis, kā arī aizdos man ķēdes riteņiem, jo man viņi nav, protams, un man ļoti žēl viņu pirkt, jo es tāpat viņas īsti neplānoju likt uz riteņiem, tāpēc labāk ir aizņemties viņas un iesim iepazīties ar vēl vienu ļoti pieredzējušu truck driveru šeit Amerikā. Čau! Čau, Kristap! Čau! Tad mēs beidzot tiekamies, jā? Jā, kā iet? Neko normāli, beidzot ciemos. Jā, tas ir Ojārs, kompaņons, ļoti pieredzējis truck drivers un ļoti palīdzējis man ir ar padomiem tieši autovešanā. Vai divi latvieši Floridā, ja? Jā, Ojārs 15 gadus veda mašīnas pa Ameriku un te ir viena tāda interesanta mašīna.
Varbūt tu vari pateikt, kas tas īsti ir? Šitais mums ies īstenībā uz Latviju vienam cilvēkam. Šis ir 54. gada Chryslers. Man tāds damps, skaties. Man attaisīt pat haubi to parādīt vaļā, kas tā notiekās. Viens īpašnieks šitai mašīnai bija un ies uz Latviju, jo, kā jau daži mani piesakotāji arī un cilvēki tur no Latvijas puses zina, es tur ik pa laikam piemeklēju kaut kādas mašīnas cilvēkiem. Jā, Lūk, paskaties, tāds kāds vērķīts. nestandarta auto katrā ziņā nav tur gluži Audi kaut kāds vai kaut kas tā līdzīgs. Jā. Chrysler Windsors viņš saucās. Tajos Jā, laikos bez skaitījās spoguļiem. Baigā Lexus tāds luksus auto, jā. Un šitiem nenāca spoguļi. Man īstenībā tas īpašnieks Latvijā saka, klausies, kā es skati iziešu. Un es viņiem teicu, bet ja tu iesi to vēsturisko statusu, tad varbūt pat nevajadzēs. Zin kā, Jā. tā tai mašīnai paredzēts. Es viņas aizslēdzis. Roku tur gan tādi stilīgi, ne? Jā. Viņai visāds tur interesants tāds feature. Viņai pat nav, viņai automāts ir pie stūres, tas pārslēgts. Bet viņai pat nav parkings. Viņai jāieliek neitrālajā un tad jānovelk uz rokas bremzi. Jā, Viņai nav kur ielikt parkingā. Un šitais te bija viena īpašnieka auto. Dabūjām mēs viņu no augšienes. Es aizbraucu viņai personīgi pakaļ uz Pensilvāniju. Un paskaties, kur visādi papīri nāca līdzi. Un kur oriģinālais īpašnieks viņai. Jā, stilīgi. Visādi apraks, paskaties, tajos laikos pat ir, cik tā mašīna kādreiz maksāja, kad tika jauna nopirkt. $2687. Un te bija, ko varēja izvēlēties klāt no, tā kā aksesorijas. Jā, te bija sildītājs, 2-toņa krāsa, baltās riepas. Vēl visādi tur sīkumi. Mūsdienās varbūt krāsa tikai sanāk pa to ciparu jaunai Jā, jā. mašīnai. Un servis grāmatiņu arī skatos. Jā, manuāls viņam, tur viens Kā noregulēt karburātoru. Kaut ko tur bišku salabot vai ko, tad būs vismaz paraugs pēc kā paskatīties. Jā, un vesels plakāts tāds. Plakāts vēl, jā. Stilīgi. Šādi te bieži uz ielām nav redzami ne tikai Latvijā, bet arī Amerikā katrā ziņā. Šitais varbūt tās, man liekas, ka būs vienīgais Latvijā. Cik Nice. mēs esam izmeklējušies un paskatījušies kaut kādi no antīgiem auto, kas ir Latvijā. Man arī ir, zinām cilvēki, kas tur Latvijā tieši nodarbojās ar amerikāņu automašīnām, tieši vecajām. Man liekas, ka šitas būs vienīgais, jo ļoti daudz ir, visādi Cadillaki, Corvettes, Mustangi, ja. Šitas ir kaut kas tāds, savādāks. Un šis Chryslerīts ies labās rokās cilvēkam. Tas ir tāds tā kā mans papildus hobijs, tagad jau biznesiņš lēnām pārvēršās. Ir arī cilvēki, kas pērk mašīnas uz Zviedriju, uz Norvēģiju, tur ļoti mīl tās amerikāņu vecās mašīnas. Tad arī sūtam uz Vāciju retu reizi kaut kādu auto. Bet ne tikai vecās mašīnas pērku, kur man skrekliņi var redzēt. Tas ir tas, kā tevi var atrast? Te man var atrast Facebookā, Okay. Instagramā, visu kaut kur es tur it kā Labi, baigi ielikšu lielais. Es linkus. neesmu soci cilvēks, bet var atrast, ja grib. Un tad es palīdzu atrast gan vecos, gan mūsdienu auto, gan motociklus, laivas ir pat sūtīts uz Somiju. Ir viss kaut kas. Mēģinām atrast kaut ko jēdzīgu, lai arī gala rezultātā cilvēkiem Latvijā vai Eiropā būtu izdevīgi tas pirkums, jo aizsūtīt kaut ko tur, sadauzītu vai noslīkušu, vai kā daudz to dara, no visādām izsolēm, un tad beigās tā kā, Iegrūž klientam rokās, lūdzu, re, ka te būs. Jā, to es Dar, īsti ko grib. nedaru. Mēs vairāk, mani kolēģis Oskars Zaļkalniņš Latvijā, Forš Džeks arī daudz man palīdz no tā gala. Tad ir tā, ka mēs izējam vairāk uz to, kad mēs izējam uz kvalitāti, nevis uz kvantitāti. Mēs nemēģinām tur stumt čupām vai visādām mašīnām, mēs pieejam individuāli uz visādiem tādiem pasūtījumiem cilvēkiem. Nice. Es tagad Floridā esmu dabūjis sev dealeru licenci, principā. Mums arī dealeru vieta būs pilna pielaide visām izsoļu namiem, no privātajiem varam nopirkt. Un pats labākais tas, ka es esmu, tāpat kā tu, Latvijas Amerikā, kurš var aizbraukt personāli, tur pie kaut kāda kaimiņa vai vēl kaut kur apskatīties to automašīnu. Arī atvest, aizvest uz ostu, izsūtīt. Un es pats esmu sev daudz mašīnas sūtījis un
klientiem, tā kā tā pieredze jau ir izveidot kaut kādi klienti. Muitas, ar ko mēs sadarbojamies tajā galā, arī ir jau tā, ka, tas viss ir izdarāms, tas ir process un garš un naudu, protams, tas viss prieks maksā, bet, ja tu vēlies kaut ko līdzīgu, tad Jep, sazinieties ar Ojāru. šitiem var uzrakstīt. Es ielikšu linkus, kā sameklēt un uzrakstīt ziņu Mums, Ojāram, ja starp citu, interesē kādu mašīnu no ASV. Drīzumā arī būs vēl viena lietiņa, jaunums. YouTube kanāliņš arī būs. Jā, es būšu pirmais abonētājs. Citu arī es viens no tiem, kas man ieteica to darīt. Jo, kā jau es saku, es esmu tāds sliņķis, es baigi tur nefilmēju, nekad neko nedaru, bet būs YouTubeņš un nezinu, kā tur būs ar to vārdu, vai viņš būs pieejams vai ne, bet nosaukums visdrīzākais būs Mikkelson Motors and Zīmīte and More. Mikkelson Motors and More. Okay. Un tas YouTubes būs par gan trackingu Amerikā, gan mašīnu pirkšana, gan mašīnu labošana, mašīnu pirkšana, pārdošana Amerikā, Latvijā, Eiropā, process. Jep, pašas interesantākās tēmas. Ko mēs nedarām, ko vajag darīt, ko nevajag darīt. Visādas mašīnas, visādi moči. Skatās, ka Goodyear riepas viņai kaut kādas super vecās. Goodyears un kaut kādas baltās, un tur pat ir aprakstīts par viņām. Paskaties, viņam vēl tās pumpiņas saucamās. Vai ne? Es nezinu, vai tās ir oriģinālas, būtu jāmeklē kaut kādus gadus virsū. Man liekas, ka tās jau ir liktas virsū. Jā, varbūt kaut kāds pēcražojums speciāli priekš kaut kādām antīkajām. Šitā mašīna, zini, kas ir baigi interesanti. Liekas, ka viņi baigi lielā, ja? Bet, kad viņi tev ir jāuzbrauc uz piekabas, viņi ir šaura. Jep. Viņi ir šaura, un tev liekas, ka tu netrāpī. Tajā caurumā piekabā var iebraukt kaut ko. Ticu. Gārē jau viņi ir. Un man patīk, ka aizmugurējiem pasažieriem ir arī tās vedlodziņš. Tādu es nebiju pat redzējis, man liekas, nekad. Jā, vedlodziņš. Stilīgi, ne? Nice. Nu labi. Tad jau tiekamies uz ceļiem un YouTube'ā. Un, ja kas, Amerikas auto imports Latvijā pie Ojāra. Forši, paldies. Forši, ka atbrauc. Iet uz beigām šis video apskats šim te vecajam amerikāņu sedanam, kuru es nezinu īsti kāda ir viņa nākotne. Droši vien jāatbrīvojās pamazām no viņa vai arī, nezinu, jāpačinī un jāatstāj sev. Viņš tāds gan vizuāli, gan tehniski jau sāk mazliet pagurt, kaut gan mašīna pati pa sevi ir diezgan izturīga un ļoti uzticami nokalpojusi ar šo laiku. Kur salons jau arī tāds diezgan sadilis, kur griezti līmējās vaļā, starp citu, krīt uz nerviem, kā izskatās. Tāds olpīšu vāģis, jūs jau redzat stūri, tāda īpaša dizaina. Tahometra pat nav vispār. Tāds nekādu baigo ekstru nav, bet dažas īpatnības ir, kur elektriskie pedāļi, kuri diezko labi nestrādā. Viņiem paredzēts ir tuvāk tālāk, tā kā bīdīties ar šo pogu. Viņi tur kaut kas tur klakšķ, bet nekas nenotiek. Kur klimata kontrole tādā mazā ekrāniņā. Kompass te kādreiz bija, bet nestrādā. Grīļu turamais tāds nodalījums. Sēdekļi ļoti mīksti, gaita ļoti mīksta, pārāk mīksta. Es jau mēģināju tur uzlikt no Mustanga 18 riteņus un atsperes zemākas ar jauniem gāzes samīšiem saliku. Domāju, ka viņš tāds varbūt stabilāks būs, bet tā, izmaiņas minimāls. Ar 18 viņš tik traki tā nedanco pa ceļu vairs, bet tik un tā nekāds beigais sporta vāģis nav. Starp citu, noslēgumā pieminēšu vienu tādu interesantu lietu par šīm mašīnām, Pantērām, Crown Victoria, šie Grand Marquis, kas kādreiz asociējās ar likuma sargāšanu, šobrīd ir savu stereotipu sabiedrībā nomainījuši uz likuma pārkāpšanu. Un ar šīm mašīnām ļoti daudz braukā visādi baņģugāni, visādi gangsterēni, dragdīleri. Es pats esmu pirmkārt redzējis pakaļdzīšanos Teksasā, kur Crown Victoria man panesās garām nenormāli ātri pa šosei un pakaļ policija viņai aiznesās. Un es pats arī esmu bijis upura lomā, kur esmu bijis pakļauts šim stereotipam, kur man apturēja. Tas bija Džordžijā vakarā, tumšs. Es tur cauri tādai pilsētelē izbraucu, uzgriezos uz šosejas, braucu un man uzreiz aizmugurē piebrauca Dodge Charger. Pēc lukturiem jau var saprast, kas tā pa mašīna ir. Protams, ka notika tas, ka ieslēdz gaismiņas, apturēja man ceļmalā un oficieriem bija ļoti interesanti jautājumi, ko viņš uzdeva,
ko es daru tik tālu no mājām, kur es braucu, vai tā ir mana mašīna un tam līdzīgi. Jo viss atbilst šim stereotipu tēlam, tāds zems, nosēdināts ar tumšiem logiem, Grand Marquis, chromēti diski. No tādiem brauc parasti dragdīleri no Hūda kaut kādi šitie te gangsterēni, zaglēni kaut kādi. Tā viņš man izjautāja, pārbaudīja dokumentus. Viņš teica, ka apturēšanas iemesls ir pārāk tumši logi, bet tas nebija iemesls, tas bija vienkārši aizbildinājums, tā kā attaisnojums. Pēc tam, kad viņš visu pārbaudīja, viņš man paprasīja, vai viņš var pārmeklēt man mašīnu. Viņam tāda tiesība nav, ja es neļauju, bet tā kā man pilnīgi nekas nebija ko slēpt, es viņam teicu, ja tev baigi interesē, tu var paskatīties. Man tur bija tikai kravinieku detaļas un instrumenti eļļaini. Un es domāju, varbūt viņš var man palīdzēt sakārtot vismaz bardaku, jo es biju tā kā viss te bija pievandīts ar detaļām visādām 10 eļļas kannas, jo eļļu grasījos mainīt un vēl neskas filtri un visādas vēl detaļas un instrumenti un kastes un čeki. Un es viņam saku, lūdzu, tā ir man darba mašīna, neņem vērā tikai to nekārtību. Un tā viņš kaut ko tā burtiski tur paskatījās, man liekas, cimdu nodalījumā ar lukturīt kaut ko paskatījās te un vienkārši labi atdeva tiesības, brauc. Nekādu logi viņam neinteresē, nekādu sodu viņš man pat brīdinājumu neko neuzrakstīja par tiem logiem. Tāds lūk gadījums. Tā kā saņēmos es uzfilmēt šo video apskatu, pirms es šo mašīnu esmu pārdevis vai atdevis vai kaut ko ar viņu izdomājis, ko darīt. Ir liels entuziastu pulks šīm mašīnām, šīm te Pantērām, kuri pārbūvē viņas, ieliek manuālo kārbu no Mustanga un ieliek aizmugurējo tiltu no policijas mašīnas ar īsāku pārnesumu skaitli, bloķis viņai ir no rūpnīcas. Un tad jau tā mašīna tāda jautrāka, tāpat viņa iet tā kā vecs dīzels čipots, ne labāk. Bet viņa tāda jautrāka, var vismaz tur kaut kā jautrāk ar viņu braukt, ja tas manuāls ir. Un vismaz tā, jo šī vecā kārba, viņa tāda pavisam novecojusi, viņa diezgan slīd. Tāda efektivitāte nav, tu spied gāzi, benzīna ēda, skaņa ir, bet uz priekšu jau viņa knapi kustās, Tā kā jā, redzēs. Labi, draugi, tiekās līdz nākamajam video droši vien. Tas jau būs vairāk pa trackingu, es domāju. Uz miesas melnas brinda drēbes, vīna glāzē šardonē. Reizēm nākas svinēt bēres, vinēt, kad kāds bankrutē. Man zināms mērķis no monētām uz banknotēm, no 9 tālu bloku mājām tālu prom uz San Jose. Lai esmu lokadin bez turmas, negribu vairs pārdozēt. Stākot sefā naudas zīmes, līdzās veido kartotēku. Viņi nesaprot, kā kustos kasa pauri ortopēdi. Ar mauzolejiem griežam opus, viņi sen nav operēti. Operēt bez protežē, būt sevis paša bosmenam ar porcelāna protēzēm, kad smaidu savam posteram. Maz nospiedums no krosenēm starp bloķenēm, kur spēru soļus. Ūtekļi uz laķenēm, kad jūras krastās pārdu oļus. Gribu darīt vairāk, man vajag ekstra pāri rokas. Nekad nebūt taureņiem, kas arī tinas kāpuros. Bez smagas nastas vieglu sirdi, viegli naudu tērē viegli. Mauzoleji jaunēru zausu sēra DD5. Skatos pulkstenī, laiks uz mani atskatās. Katra diena Helovīns, jau pieredis pie maskarādes. Strauji pagriezienu asumā, aizmirst ar asarām. Kas atrunāts, tas izdarīts, es nekavējos atvadās. Kad roka pāršķir jaunu lapu, veco ādu malā lieku mājās nākot vakarā un novelkot nost vakardienu. Prātā lēni pazūd vieta, jādomā par pašu miesu, bezgalvīgi kustēties, lai izglābtos par matu tiesu. Ar sēnci nerunāju, neatceros tēva reizi, ko vēl varu vēlēties. Es lūdzu Dievu vēlu veiksmi, naktīs manas dienas zūd, iekāpšanas vēlu reizi piedošanu, bet ir spēle beidz, es vēl vienu reizi ziedošu. Es daļu savas dvēseles un nežēlošu, jaunas vēlmes piezogas, vairs nedarīt, ko nevēlos. Pārāk komfortabli iemācījos justies nemieros, dēmon dienas 5, grēks, kas paliek nepiedots. Sliņķis padomā, kas būs, kad es sākšu svīst. Čeki sūkā tā kā kucis manus kā īkšķi. Čai balot uz šķīvu, šķību saidāju uz dzīvi. Bet to visu darīt, lai mēs varam braukāt kaimānos par Rīgu. Kamēr sirds daudz kaukš, tavu kaimiņu pa grīdu. Bet ir sirds augst mīli, kā naudu, ko aizdevu par brīvu. Dzird daudz, kad birst paut uz galdi, esi parādā un šo dzird. Tad šis laiks ir skaitīt naudu. Ar katru gadu arvien trakāk mainās amplitūda. Tagad liekas huņi, kas bija baisi agrāk. Tu pa kopā jālavās bez šans, ar kuriem katru dienu rokās nevis grāmatas, bet grams, ielu izglītība, kredīt,
jumts sakrāt. Diploms plikt, paldies, ko netīkstu makā. Rakstīs debils atstāt, bet nemīš. Kungs kā redz, viss vedīs uz sakāv. Ja cerību pakāru buļūdāk.